Šī video mēs apskatīsim week 6 problem set hello. Tad, kā mēs iepriekš mācījāmies C valodā, mums arī šeit ir jāimportē CS50, tikai nedaudz rakstīsies savādāk. Mēs izmantosim vārdu import bez nekādiem papildus simboliem un bibliotēku atkal bez nekādiem papildus simboliem. Atkarībā vai tā ir biblioteka vai tas ir jūsu izveidots fails, import būs vai nu tikai bibliotēkas nosaukums, vai nu faila nosaukums bez paplašinājuma. Tālāk mums ir jāizveido ievade. Un mums ir divi varianti. Mēs varam taisīt komandu input, kurai mēs varam pateikt what is your name un enter. Vai otrs variants, mēs varam izmantot getString komandu no CS50. Bet tad ir jāņem vērā, ka mums ir jāpieraksta CS50.getString. Vai gadījumā, ja mēs zinām, ka bibliotēkā ir funkcijas, kas nekonfliktēs ne ar ko citu, mēs varam izveidot nedaudz savādāku importu. Mēs varam uzrakstīt from CS50 import zvaigznīti. Tādā gadījumā mēs importējam pilnīgi visu, kas tur ir. Šī metode nav kopumā ieteicama priekš lielākām programmām, kur varētu atrasties arī kaut kas, kas konfliktē ar iekšā esošo, tātad vienādu nosaukumu, kur varētu būt. Bet, ja mēs tā darām, tad mēs varam rakstīt getString bez CS50 priekšā. Un what is your name? Tātad visi trīs varianti izdara vienu un to pašu. Ja mēs izmantojam getString no CS50, vienkārši tiek pārbaudīts, ka tur ir teksts, nevis skaitļi. Attiecīgi, kā mums ir norādīts programmas instrukcijās, tālāk mums sako print. Tad šī valodā ir vienkārši print. F pēdiņas. Tātad F burtiņš pirms pēdiņām nozīmē, ka tas ir formatēts string, un iekšā tekstā atradīsies mainīgais. Ja jūs vēlaties ierakstīt mainīgo pateicu no iekšā tekstā, mēs izmantojam figūru iekaus un tanīs norādam mainīgā nosaukumu. Tā kā Pythons ir interpretējama valoda, tad mums augšā parādās play podziņa, faktiski run podziņa tā ir, un mēs palaižam failu. Ierakstam kādu no paraugiem, un redzam, ka izvadās mums tam, kam ir jābūt. Programmu atkal mēs pārbaudīsim ar check50 komandu. Un redzam, ka visi smēdiņi ir priecīgi. Tas, kas būtu jāievēro, ka šī valodā atstarps ir diezgan nozīmīgs. Ja vienādības zīmi ir tīri dekoratīvas, tad atkāpes no kreisās puses mums būs ļoti stingri jāievēro. Līdz ar to style komandai būtu jābūt krietni mazāk vietām, kur labot, ko mēs daram. Šī gadījumā vēlās pielikt vienu lieku enteru beigās, lai stilistiski būtu vieta uzreiz, kur rakstīt tālāk. Tad, kad esam to izdarījuši, varam paņemt submit 50 un iesniegt konkrēto uzdevumu. Neaizmirstam ierakstīt yes, lai pabeigtu iesniegšanu.